kādas jums ir attiecības ar asiem ēdieniem? Man tā kā ir kā kuru reizi, citreiz es varu iest tādus vidēji asus ēdienus, bet ne pārāk asus. Tādus vidēji asus, ja ir laba garša, bet citreiz es tā kā vispār nevaru iest. Man ir 2 roltoni, labi, 2 nūdeles, kā to saka, būžī veidā. Man ir 2 nūdeles, labi, man te ir vēl, bet šīs laikam nav asas, sojas mērci. Šīs laikam nav asas. Tātad man ir šādas 2 nūdeles. Kimči, jā, kaut kādas kimči, un tad ir šādas neoguri. Šeit ir rakstīts seafood spicy, tas nozīmē, tās ir asas, bet šeit nav vispār nekas pieminēts par asumu. Man šķiet, ka šis arī bija ass, vai ne? Man vienmēr ir tā ar šitajiem asajiem roltoni nūdelēm, ar šitajām asajām nūdelēm man vienmēr ir tā, ka viņas ir pārāk asas, tā kā tiešām pārāk asas priekš manis, un es nekad nepielieku visu garšvielas paciņu, tā kā vispār nekad es vienmēr pagaršoju, saprotu, ka ir riktīgi asas un pielieku, nezinu, kaut kādu 1/4 no tās garšvielu paciņas, un šoreiz es izdomāju pielikt visu garšvielas paciņu. Es vienmēr esmu domājis, es kā garšotu ar visu paciņu, tāpēc, ka tad, kad es pieliku kaut kādu 1/4, es jums saku, es nevaru iest. Es nevaru iest, jo ir pārāk as, tā kā es vienkārši nevaru izturēt. Tāpēc man vienmēr gribās zināt, kā būtu, ja būtu ar visu paciņu, tā kā tiešām būtu nāvējoši. Davai pamēģinam. Es tikai vēl nezinu, kuru lai taisa. Vēl es nezinu, tā kā kādā veidā taisīt. Tā kā vai es gribu efortu ielikt šajās vakariņās, vai tā kā es taisīšu pilnībā vienalga. Tā kā pilnībā vienalga eforts ir, ka es vienkārši uzvāru ūdeni un, nu kā parastu roltonu, bet būžī veids ir tur ar olu, bet man šeit lociņu nav vienīgais, nu, karači ar olu, labi. Prosta pieliec olu, tas ir būžī. Bet, ziniet, man tā kā gribās šķidru olu, tāpēc es domāju, ka es uzvārīšu arī olu. Tik žēl, ka man nav lociņu, jo man arī ļoti garšo, ka ir lociņi klāt. Es domāju, ka es taisīšu šos kimči, jo viņiem nav rakstīts, ka viņi ir asi, jo šeit ir rakstīts spicy, bet man šķiet viņi abi ir asi, bet varbūt šeit būs mazāk asi. Es izdomāju, ja jau es vārīšu olu, tā kā bišķiņ būžīgāku veidu, tad es arī izvārīšu būžīgākā veidā. Labi, es nezinu, kā pateikt vārdu būžīgi, tāpēc tiem, kuriem besīk es tā runāju, neskatāties. Es domāju, ka es izvārīšu arī roltonu tajā ūdenī, un pēc tam tajā ūdenī vienkārši iemetīšu olu iekšā, jo it kā pareizi esot, ka tu izvāri to roltonu, nevis uzbriedini. Jā, nevis uzbriedini. Bet es īsti nezinu, vai ir baigā atšķirība tajam. Tā, kamēr vārās ūdens, es jau izņēmu olu ārā, lai tā atdziest, jo tad viņa vislabāk izvārīsies. Es neatceros, cik ilgi bija jāvāra ola, lai viņa būtu šķidra. Man šķiet, es vārīju kaut kādas 4 minūtes. Nu jā, kaut kādas 4 minūtes pavārīšu. Vispār mums leduskapī vēl bija šampiņoni. Viņi stāv leduskapī kādu laiku, bet es nezinu, vai viņiem ir derīguma termiņš, jo es nezinu, te ir laikam iepakošanas datums. It kā izskatās labi, tā kā es domāju, ka es vēl piegriezīšu šampiņonu. Tā, es tagad ātri sagriezīšu
šampiņonus. Mēs īstenībā ik pa laikam uztaisam kaut kādu nūdeļu recepti, jo īstenībā man diezgan garšo. Bet tas nav tāds kā tradicionālais ēdiens, tā ir kaut kāda mana updeitotā versija, tā kā es vienkārši uztaisu krūtāku roltonu ar ceptu bekonu, protams, jēlo olu, ar lociņiem, kukurūzu, ko es vēl tur lieku, sviestā, cepju šampiņonus, un jā, man īstenībā baigi garšo. Jums vispār garšo tādi ēdieni? Runājot par sēnēm, man īstenībā tā gribās aizbraukt sēņot. Es redzu ik pa laikam, ka kāds brauc sēņot, un es nevaru. Man tā patīk sēņot, un es ļoti gribu aizbraukt pasēņot, bet, ziniet, kas, nu labi, ja mani apstādina tas, ka mums reāli tagad nav laika, jo visu laiku brīvdienās kaut kas jādara, un arī darba dienās nav laika vakaros, nu, aizbraukt uz mežu pasēņot. Vēl, kas mani apstādina, ir tas, ka man ir nenormāli bailes no lāčiem. Es nevaru. Un mums uz to mežu, kur mēs braucam, tur reāli ir lāči, un man bailes. Es negribu satikt nevienu lāci, tāpēc, jā, man ir bailes braukt sēņot, bet, nu labi, es jau tāpat braukšu kaut kad, jo man šausmīgi patīk lasīt gailenes, es nevaru, es nezinu, es tā izbaudu to procesu. Tā, ūdens ir sācis vārīties, es likšu iekšā roltonu nūdeles. Bet nav vērts filmēt, tāpēc, kad dēļ nosūcēju, jūs neko nedzirdēsiet, bet nūdeles vārās, es tagad arī cepju šampiņonus, un, jā, tagad es pagaidīšu kaut kādas 5 miņas. Nūdeles vārās ātrāk, kā es domāju, tāpēc es likšu jau iekšā olu un uzņemšu 4 minūtes. Es tā ceru, ka es nepārvārīšu, jo es tiešām gribu šķidru olu. It kā smaržo pēc smaržīgiem ceptiem šampiņoniem, nevis beiktiem. Es nezinu, kā smaržo beigti šampiņoni, bet tā ir laba zīme. Ielēju roltonus tur ar nedaudz ūdeni, un tagad es pievēršu klāt visu, kas tur bija iekšā, kaut kādas garšvielas. Es tā centos, lai uztaisītu šīs nūdeles, ka es negribu bērt atkal visu paciņu. Tāpēc, ka es gribu, lai man garšo. Es pagaršošu sākumā tās garšvielas. Bet jā, garša ir laba, bet asas. Ziniet, es negribu bērt visu. Labi, es iebēru pusi. Nu, es tāpat iebēru vairāk kā parasti. Pagaršošu, jā, tā kā es varēšu izturēt vēl, tad es iebēršu vēl. Iztēlosimies, ka es esmu restorānā un man atnesa šādu noformējumu ļoti skaisti. Un jā, šāds ir mans krutais roltons ar šampiņoniem, nu jā, pats roltons un olu, kuros īstenībā varēju kādas 20 sekundes ilgāk pavārīt, bet, nu, nekas. Šis ir jūsu pirmais un vienīgais brīdinājums. Ja jums besi klausīties un skatīties, kā citi ēda, tad slēdziet prom. Īstenībā, jā, man vajadzēja sviestu pielikt klātiem roltonam, jo viņš jau sāka tā sacietēt, tāpēc viņš ātri jād. Bet, ziniet, šādi taisot, kad nav šķidrumā, tas roltons nav tikas. Reāli man tā šķiet, ka tā kā es varu iest, nav tik traki, kaut vai es izbēru puspaciņu. Es nevaru saņemties, izbērt visu. Reāli, jā, šajam ēdienam pietrūkst lociņu, jo man visos ēdienos vienmēr vajag kaut ko tādu atsveicinošu, jā, tāpēc es nevaru iest, piemēram, porciju, ja tur nav salātu. Nē, nu es, protams, varu iest, ja man nav izvēles, es ēdu. Man rīktīgi gribās pagaršot tos rice cakes. Viņi parasti taisā. Tā kā es esmu redzējusi vairākas receptes tieši šitajām nūdelēm.
Un viņi parasti liek tos rice cakes, un es tā gribu pagaršot šajā ēdienā vēl tā kā to pielikt, jo izskatās tik nenormāli garšīgi. Es gribētu pagaršot, kā tiešām šādas nūdeles taisa, jo tad, kad es taisu mājās, man riktīgi garšo šajā, bet es varu sadarēt, ka ja es pagaršotu oriģinālu, vispār negaršotu šitā. Šī ir tāda laba recepte, nu labi, ja to vispār var nosaukt par recepti. Tāda laba recepte, kad tu nezini, ko taisīt, bet tev ir mājās vis kaut kādi, es reāli nemāku, vis kaut kādi pārpalikumi palikuši pāri, jo tu vari reāli jebko likt te klāt. Nu labi, ne īsti jebko, bet tu daudz ko vari likt klāt, jo es teicu iepriekš, man patīk pielikt kukurūzu, ceptu bekonu, tā kā tu vari kaut ko izcept, kaut kādu gaļu vēl pielikt klāt, tā kā reāli vienkārši eksperimentēt un mest visu klāt savam roltonam. Labi, es beidzot beigšu pļurkstēt un izbaudīšu savu pēdējo roltonu. Bet es jums saku, reāli izmēģiniet šo recepti, ja jūs nesat izmēģinājuši, jo reāli man garšo.